Ir dzirdēts, ka mikroviļņu krāsns spēj paveikt apbrīnojamas lietas. Ola tajā uzvedas kā vulkāns, bet šķīvi ar metāla maliņu dzirksteļo. Kas notiek, ja mikroviļņu krāsnī ieliek spuldzīti? Es domāju, ka viņa uzkarst, viņa var pat uzsprāgt. Tā sāks sprāgt. Spuldzītē iekšā ir kāda gāze. Varbūt šī gāze varētu jocīgi uzvesties. Varētu sākt spīdēti vai varbūt sprāgti. Nezinu īsti, bet to mēs varbūt redzēsim šodien. Jēkabpils valsts ģimnāzijas komanda Arakasta, kas līdz pēdējam cīnījās Latvenergo konkursā Eksperiments, baiļu nepazīst. Viņi ir gatavi pārbaudīt, kā dažāda tipa spuldzes uzvedīsies mikroviļņu krāsnī. Ēdienkartē kvēlspuldze, halogēnspuldze un gāzizlādes spuldze. Izmēģinājuma trusītis numur 1 – kvēlspuldze, kuras stiklu klāja metāla kārtiņa. Neko sākumā uz 10 sekundēm. Patiesībā arī interesanti, kā tur izskatās. Vai tā spuldzīte sāk spīdēt? Kvēldiegs pārdega. Kā stikls sakarst un plīst, tā kvēldiegs pušu. Laiks nākamajai spuldzei. Šī ir halogēna spuldzīte, kas tā kā ir ekonomiskāka nekā kvēldiega spuldzīte. Bet, jautājums, ja viņa būs pietiekami laba, lai arī darbotos mikroviļņu krāsnī. Smuki. Šobrīd var just smarža tā kā Ziemassvētkos tas brīnumsvecītis. Pēc 30 sekundžu cepšanās spuldze ir karsta, stikls izkusis un ieplaisājas. Okay. Mums ir vēl viena spuldze, kas vairs nav derīga. Gāzizlādes spuldze ir visekonomiskākā no 3. Kā tā uzvedīsies? Wow! Smuki! Wow, viņi sāk kūpēt. Ļoti jauki. Izrādās arī spuldze bez kvēldiega mikroviļņu krāsnī mirdz kā Ziemassvētku eglīte. Tomēr prieku par spožo gaismu sabojā kūstošas plastmasas smaka. Eksperimentētāji nav mierā ar rezultātu un prāto, kā paildzināt spuldzes mūžu. Kāpēc stikls aiziet bojā? Karstuma dēļ. Tad uzkarst, un līdz ar to tas stikls iet pušu. Jā. Kā to novērst? Kā samazināt stikla sakaršanu? Iespēja, kā izvedīt siltumu. Jā. Ūdens. Jep. Tagad viņi mēģina ūdenī iegremdēt spuldzes metāla daļu. Rezultāts neiepriecina. Un, ja spuldze ir pilnībā zem ūdens? Liekam asarubils, ja? Un pārbaudam. Absolūta vilšanās nenotiek itin nekas. Tad tiek atrasts kompromiss. Zem ūdens ir gan metāla detaļas, gan daļa stikla. Cik sekundes? 10? 20. Vairāk mums uzvarēja. Liekam 20. Kaut kas notiek, bet netik spoži un netik interesanti. Wow, kā ūdens ir uzsils. Var pārbaudīt. Viņš reāli vārīsies nākamā reizē. Ar spuldžu eksperimentu izdodas parādīt arī mikroviļņu krāsnes darbības principu. Ir redzams, ka mikroviļņi krāsnī atstrojas nevienmērīgi. Vienā vietā spuldze deg spožāk, bet citā blāvāk. Tieši tāpēc, cik vienā krāsniņā ir rotējoša pamatne, lai ēdiens viscaur būtu vienādi gatavs. Šodien mēs izmēģinājām, kāds spuldzes uzvedās mikroviļņu krāsnī. Tas, protams, ir ļoti interesanti, bet to mēs izdarījām šeit, uz vietas, lai jūs redzētu, kā tas notiek. Un noteikti nemēģiniet to darīt mājās.